kā mēs viņus salikām. Pēc tam tika pārkārtot un ekipējuma menedžeri viņi sakārtoja pēc viņu standarta. Cimdi bija te, kājas sargi te, ķieveri pa vidu, alkoņu sargi, plecu sargs, tas viss. Un tu ienāc ģērbtuvē tā kā, katru dienu bija viens un tas kā veikalā ienāc? Jā, kā veikalā tev viss sakārtots, krekls, apakšveļi, tas ir viss un tur. Te vairāk pats, un pats es neesmu tik akurāts un tik pedantisks, lai es visu tā sakārtoju, kā man ērti ir. Un vai kāds ir aizteicis manas slīdes vai nav, to var pateikt elementāri, jo viņas ir mitras vai nav. Nu jā. Un formu? Tā īpaši nepievērsies. Forma apsties. Man sarūsējuši skrūvs ir te apakšā. Kā ir jānodzīvojas? Bet te nav. Dinamo kapteinim, lai sarūsējuši skrūvs. Bet šitais ir visērtākais, man labākais plecu sargs. Cik gadus tas ir tev? Šitais? Es nezinu. Bet diezgan daudz. Tiešām, jā? Nu, cik? Oh, that's gross! Tas bija atkāpe uz Hartiganu. Ja jūs redzētu, ko viņš tur izpildīja, jums būtu patiešām daudz savādāk. Es papildināšu, ka Hartigans šajā brīdī bija Kails. Pārējā iztēloties pašu, ko viņš varēja tur izpildīt. Bet arī Kaila vīriešu ģērbtuvē, vai ne? Jā. Un atceries, kad Amerikā tur ļauj iet iekšā arī žurnālistēm. Jā, ģērbtuvē. Bet, teiksim, ar to bija saruna. To mums pat līga, nacionālā pārstāvs no hokeja līgas nacionālās. Mums bija neliels sapulcs, un tā kā pēdējā laikā parādījušās vairāk korespondents un žurnālists, sieviešu zina pārstāvs, tad palūdza, lai spēlētāji tajā brīdī, kad tiek paziņots, ka presē ir atvērts durvis, lai piesadzās. Lai uzvāk biksītes vismaz. Jā. Vai dvielīt paņemt. Piesadzās, jo tas tomēr, nav respektābli. Divdomīgas situācijas varētu radīt. Jā, bet jebkurš, bet tas pats, iedomājies, es teicu, sēdēt te pilnīgi kails šitā te un ar tevīm runāt, vai tu just to sēd? Es negribētu būt tev blakus. Un tas pats sievietē, tas ir desmitkārši, nepatīkami, un tev jāstās acīs un jāignorē, vai ne? Un tas tāda vienkārši cilvēcīgs respektabls, un tā pašā laikā tur ir daudz tādas juridiskās lietas, jau var iesūdzēt tiesā, un tā Amerika baigi interesantā, to var iesūdzēt tiesā par visu, ko grib. Kad tu pavedināt, kādu gribēsies ar skatienu? Jā, jo bija gadījumi pirms tam, kad bija radušās tādas nepatīkamas situācijas ar citiem sporta veidu pārstāvjiem tieši. Tur beisbols, amerikāņu futbols, kur viņi ar mutvārdu daļu rada aizrāvās aizskārt var meitenes. Jā, un visāds. Un tad pašā laikā pēkšņi dvielas nokrīt vai neiztervīs laikā. Jā, netīšām. Un tādas visas situācijas, un tādēļ centās. Saprotams, dažreiz spēlētāji aizmirs vai speciāli vai nespeciāli. Tā jau bija katra izvēle, bet centās cik vien iespējams. Izturēties korekti pret sieviešu. Bet vienā brīdī par to likumu runājot, jūs esat tā kā pirtī gandrīz, vai ne? Nē, pirtī nav. Vienkārši atnāk pārģērbās, uzģērb savu, teiksim, sporta tērpus un visu. Nē, atkal pārnestā nozīmē, ka faktiski, te jūs, sevi gan ieģērbat, gan izģērbat, gan arī savus raksturus tieši tāpat, gan ieģērbat, gan izģērbat, vai ne? Jo te jau ģērbtuvē tas parādās. Uz ledus jau bieži vien puikas arī tu pats pietēlo, vai ne? Kaut ko savāc teātri paspēlē. Šeit jau ne teātra laikam nespēlē. Spēles laikā? Spēles laikā notiek visādas lietas, teiksim. Dažreiz man jārāda dusmīgs dzīmes, ka man ir pavisam dusmas nav, dažreiz ir jāizliekas, ka man nekas nav sāpējis un jāslido projām, kaut arī varbūt tās gribās saķert, nezinu, ko, roku, kāju vai pleci. Bet ģērbtuvē te viss? Ģērbtuvē jau vairāk vai mazāk, iepazīst raksturus katru spēlētāju, un tuvāk viņu īpašības, viņu personības, un kā tas izpaužās uz laukumu. Un te var dziļāk iepazīt un saprast to katru psiholoģisko, teiksim, dabu, pasauli un tāpat tās, un tad apmēram var paredzēt, kā tas var ietekmēt un kā viņš rēģēs. Ietekmēt, un kā tas var vispār izpausties uz ledus, kad ir spēles formāli. Tu savu pirmo NHL ģērbtuvi, kā atceries, cik labi? Jā, 2. stāvā viņi bija, ļoti labi atceros. 2. stāvā Kalpēles, San Francisco viņi atradās dienvidu daļā, man tā liekas, ja es nemaldos. Un
Jā. Ko nozīmē otrajā stāvā? Otrajā stāvā tā bija ļoti veca arēna. Un ģērbtuves gan mājas komandai, gan viesu komandai bija katrs savā pusē. Bija jākāp pa trepēm augšā un zemē. Uz ledus jūs gājat pa trepēm lejā? Jā, un viņš stāvs bija. Un tur bija diezgan tā, jā. Tur bija tikai gads. Un tu ienāc NHL. Jā. No Dinamo. Jā. Kas savādāk? Uzreiz. Kultūras šoks. Kultūras šoks. Jā. Kas bija kultūras šoks? Tā. Pirmais kultūras šoks bija man vispār. Ne NHL, nekur. Treneru un spēlētāju savstarpējās attiecības. Man bija šoks, ka jebkura vecuma spēlētājs treneru uzrunā, saprotams, angļu valodā tu un jūs nedalās, bet uzrunā kā uz tu. Ar respektu, ar cieņu, bet uz tu. Pirmajā vārdā. Tas čoms. Armand. Jā. Kas mums šodien, cikos mums ir? Cikos Armand treniņš. Jā, viss. Respektīvi, kā kolēģis draugs, tā? Jā, kolēģis draugs un tā, saprotams, saglabājot to cieņu un respektu pret to, ka viņš... Distancīti paliek. Jā, distanci nevar teiksim... No kakla neķeries, jā? Jā. Nē, kaut arī var. Vecāki spēlētāji, teiksim, kas ne pirmo gadu vien spēlēja, arī tur varēja argumentēt un kaut ko tur teikt un tā, vairāk kaut kādā veidā tā. Bet jaunākam spēlētājiem tas man vismaz likās... Bet Dinamo ģērbtuvē tajā pirmajā banāni un ābolu nebija. Bet pirmajā NHL ģērbtuvē arī nebija banāni. Jā? Jā, tur bija... Košļens tur bija. Košļens, jā, Huba Buba. Tās tu grāvi. Nē, es jau biju āprats, bet košļens bija. Un zini, kas bija? Ķemes. Un želejs, kas stāvēja. Un neviens viņus neņēma. Tā tu pirmo reizi ar želēju saskāries noteikti. A, ne? Jā. Un kur kāda tev žēlē Rīgā? Reku ķeme? Kā, ne, matu laka bija. Jā. Mums būtu virs un baigi forši. Jā, un tur tas viss, pareizi, un tur viss stāvēja. Ne? Un neviens neņēma viņu uz mājām. Tu vari iedomāties. Un atnāca nākamdienā un stāv joprojām. Un stāv, un pēc nedēļas viņi tur stāv. Jo mēs vienreiz, kad aizbraucām ar Padomju Savienības junioru izlasi, mūs aizved uz Olimpisko centru, kur bija Olimpiāda 80? Lake Placid. Uz Lake Placid un mūs ieved tādā virtuvē, un kur tā neēdam istabā, un tur ir snikeri. Un tas bija kaut kāds 89. gads. Pēc mūsu brokastīm nevienu snikeri vairāk nebija. Tie amerikāņi, saprotams, izdomā. Labi, cilvēki izsaukuši bija, uzliks vēl vienreiz. Pēc pusdienām atkal nevienu snikeri nav. Viņi vairāk nelika tos snikers. Tur viss stāvēja un tā. Jā, tas bija tāds, wow. Kā mums tā. Un tu nūju var aiziet paprasīt jebkurā laikā. Ko nozīmē nūju paprasīt jebkurā laikā? Nebija tāda noteikta limita. Teiksim, vienkārši nav limita vairs. Jā, teiksim, Dinamo man pirmo gadu visu laiku bija tā. Pusstundu vai 45 minūtes viss. Nolikt tev slēdzās ciet, nūju vairāk nevar dabūt. Spēlētājs, saprotams, dažreiz aizmirst, dažreiz kaut kādas svarīgākas lietas ir. Un aizmirst tās un aizskaidrs un samainīt to, ja viņi ir ielūsies vai kaut kas tur ir vajadzīgi jauni ir. Un tā pasaka, ej mājās, spēlē to pašu, kas tev ir. Un tur tieši otrādi. Jā, droši, jebkurā laikā, 5 minūtes pirms treniņa. Un cik tev vajag, apmēram? Pirmos pāris gadus nebija tā, cik vajag, bet drusku tā. Kaut arī nekad netika pateikts, nē, bet pēc tam jau gan tad, cik vajag, tikai sūti. Kur no tām daudzajām ģērbtuvēm, kurām tev nācis NHL ietveros skriet cauri, tev ir palikusi atmiņā visvairāk? Ar kaut ko īpašu? Tieši runājam par ģērbtuvi un atkal filozofējam. Tieši runājot par ģērbtuvi. Jā. Teiksim, viss draudzīgākā un viss interesantākā. Atraktīvākā un tāda. Tiešām, kur bija patīkami pavadīt laiku ar puišiem. Gan ģērbtuvē, gan ārpus ģērbtuves izbraukumā. Sanhosē pēdējais gads. Sanhosē pēdējais gads? Jā. Ar ko īpaši? Tā kaut kādā veidā visi, teiksim, spēlētāji bija ļoti cieši draudzīgi un
Tā vecuma ķīmija kaut kāda bija sakritusi? Varbūt tās tie vecākie spēlētāji, tie, kas visu tur to visu turēja kopā, it kā pēc idejas viņi to visu spēja radīt. To noskaņēt? Jā, to noskaņu. Teiksim,